Vai tev ir bijis tā? Tu gribi atvērt kaut ko internetā vai arī izmantot kādu rīku, bet tev saka, nē, tu to nevari darīt, kamēr neesi reģistrējies. Ja tā, tad šis tev patiks. Mēs dažās sekundēs uzģenerēsim viltus e-pastu, nenorādot nekādus savus privātos datus, un mēs uz to varēsim saņemt arī apstiprinājumu kodu, lai mēs varētu lietot jebko, ko mēs vēlamies. Piemēram, atveram mājaslapu invideo.io. Šī ir platforma, kur tu vari ģenerēt video no tekstiem. Bet, lai to lietotu, tev vajag reģistrēties. Es nospiežu pievienoties, un šeit man jānorāda mana e-pasta adrese. Tā vietā, lai norādītu savu, es atvēršu temp-mail.org un mazliet pagaidīšu. Šeit tulīt parādīsies mana e-pasta adrese, kas priekš manis tika speciāli uzģenerēta. Un te ir. Tātad es esmu lakepod844@flaktel.com, kur es varu nokopēt. Tāpat arī šeit apakšā mēs redzam, kādi e-pasti ir ienākuši šajā manā fejkajā kastītē. Es to iekopēšu šeit un spiežam turpināt. Tagad man saklājs pārbauda savu e-pasta kastīti, un mēs redzam, ka šeit ir ienācis jauns e-pasts. Te ir apstiprinājuma kods, kuru es nokopēšu, un es ielikšu iekšā šeit. Lieliski, es tiku tālāk. Var norādīt, ka mans vārds ir A, var norādīt kaut kādas lietas šeit papildus, un manas dzimšanas gads, kas starp citu īstais, ir šāds. Un lūk, reģistrācija veiksmīga. Tagad man ir anonīms konts, ko izveidoju dažās sekundēs, un man nekad no viņiem netnāks reklāmas.